karavīrs. Par dziedātāju un par baletnieci. Par Sanhosē amerikāņu komanda Sanhosē šarka vārdsargu. Par veterināru ārsti. Par mākslinieci. Futbols, jo es arī tagad to darbojos ar futbolu. Par ugunsdzēsēju un par policistu. Fakti, kas tev būtu jāzina. Šobrīd Latvijā ir 11% bezdarbnieku, no kuriem vairāk kā puse darbu meklē ilgāk par 1 gadu. 35. Tieši tik bezdarbnieku kandidē uz vienu darba vietu. 61% no darba meklētājiem izmanto paziņu un draugu loku. 79% strādājošo svarīgāks ir atalgojums, ne darba saturs. Sociālās grupas, kas ir bezdarbnieku risku zonā, ir jaunieši, šauras specializācijas speciālisti, un 2016. gadā 10% būs jāmeklē darbs profesijās, kas neatbilst iegūtajai izglītībai. Manuprāt, karjera ir tas, kā tu veido kaut kādu savu dzīvi, sākot jau no skolas sola līdz tam, kur tu gribi nokļūt. Un skaidrs, ka vienam tā ir karjera, ka viņš ir sasapņojies par kaut kādu amatu, ko viņš redzējis. Pārsvarā tas ir pilots vai ugunsdzēsējs, vai arī kāds, kurš uzskata, ka viņa karjera ir veidot savu biznesu. Tātad nevis strādāt kādam, bet nodarbināt jau citus. Kad cilvēks dara tas, kas viņam patīk, un tas, kas viņam izdodas, un ka viņš ir sekmīgs savā jomā. Un, jo viņš sekmīgāks ir, jo viņam tā karjera ir veiksmīgāka. Karjera šajā situācijā, viņa arī var, kā dzīves cikla trajektorija, viņa var būt dažāda. Atkal tas atkarīgs no tev personīgi, jā. Un tieši studijas laikas varbūt cilvēku ir dota ļoti liela iespēja vēlreiz pārvērtēt sevi. Vai tu izvēli pareizi profesiju, kur tu mācās, jā. Varbūt balsties uz labāku zināšanu pašu par sevi. Pat par sevi, jā, kas tu esi, jā. Piemēram, ko tev vairāk patīk. Jāsaprot, ir 8. 9. klasē, kas tev interesē un ko tu gribi darīt. Bet nevis vienkārši jāpadomā, kas man interesē, bet arī jāpamēģina to izdarīt. Ja, piemēram, kāds cilvēks izdomā, ka viņš 8. klasē būs programmētājs, jo redz, viņu trūkst, bet viņš nebūs pamēģinājis neko uzprogrammēt, vai ja viņš būs dizaineris, nebūs pamēģinājis neko uzdizainēt, tad lai viņš necer, ka kaut kāda profesionāla izglītība vai augstskola viņam kaut ko dos. Slavenā violniece Vanesa Meija, kur līdz šim sasniedz fantastisks rezultāts violas spēlē, vāc pilnas arēnas, tā skaitā Latvijā. Un ko viņa dara tagad? Viņai, man liekas, ka ir tieši 35 gadi. Viņa katru dienu cītīgi trenējās, lai piedalītos olimpiskajās spēlēs slēpošanā. Tā kā viņa to parāda, ka var. Protams, arī mums apkārt ir cilvēki, kuri to parādījuši, ka var. Tad, ja viņš ir strādājis, nezinu, par pārdevēju vai skolotājiem, ka viņš radikāli mainās un sāk darīt kaut ko pilnīgi citu. Jo, piemēram, kad es sāku savu biznesu, kad man bija tiešām 20 gadi, ja, es aizgāju pie viena biznesmeņa, tajā brīdī pazīstam, un es teicu, es esmu gatavs pie tiem strādāt vienkārši par pieredzi, bet nekādu naudu neprasot. Un es pie viņu nostrādāju 2 gadi, vienkārši mācoties, kā biznesa jātaisa. Asistēju viņam. Kad cilvēkiem ir intuīcija dota, vieniem viņi ir izteiktāki, otriem nē. Nedrīkst tērēt mūžu, savu dzīvi nedrīkst tērēt uz lietām, kas tev pilnīgi neinteresē. Piemēram, tu gribi kļūt par aktrisi, bet tava mamma un tēti saka, tas ir pilnīgs ārprāts. Tā profesija ir tik nedroša. Pirmkārt, tu nemaz neizskaties pēc aktrises. It kā būtu kāds izgriezis no papīra kaut kādu tur lelli, kur varētu pielīdzināt, kādiem jāizskatās aktieriem. Ja viņš saka, tu pirmkārt neizskaties pēc aktieru. Otrkārt, aktieru profesija ir tik atkarīga no režisoriem. Nepatiks tu režisoram, viņš tev lomas nedos. Treškārt, tur tā vide ir tāda briesmīga. Tur visādi dzērāji, visādi plenči, visādi tur bohēmisti, kas tev var no tās takas novest tā tikai, ja. Un tad tu tāds mazs cilvēks ar tādu nenobriedušu prātu, jā, laikam nē, bet sapnis tev ir, jā. Bet, nē, mamma saka, ej uz juristiem, tēti saka, nē, uz arhitektiem, tur kaut kāda tanti saka, ej par dakteri, visai ģimenē būs labi, ok, tu iesniedz 3 augstskolās, ja? Un tagad tu kaut kur tur tiec iekšā, bet tev nepatīk, un tu mocies, tas viss beidzās ar to, ka kaut kā tu nomuļā to augstskolu.
interesi tev nav par to nekāda. Tu neesi ieinteresēts vispār tajā profesijā kaut kādus sasniegt, kaut kādus mērķus. Tu vienkārši esi vecāku acīs ķeksīt ielicis. Ok, es to izdarīju. Jums tagad prieks? Labi. Un tagad sākās tas, ka tu esi jau kaut kāds 25-gadīgs cilvēks, tev prāts jau drusku ir. Jau drusku, bet tev iekšā ir tā nepiepildītā sajūta. Es nedaru to, ko man vajag. Un kas notiek? Meitenes var apprecēties un savu dzīvi piepildīt ar bērniem, ar vīriem, ar rūpēm par ģimeni. Ok, nesanāk ar vienu vīru, šķirās, ņem otru. Viņi tur ņemās ar to savu privāto dzīvi. To karjeru viņi var atstāt. Tā sieviete vēl viņai ir alternatīva. Ko lai dara puisis, pasaka, kurš ir izvēlējies nepareizo ceļu? Viņš sāk dzert, viņš apmeklēs, labākajā gadījumā viņš paliks tāds, nekāds viņš būs, ja? Bet, Velns jau arī nesēž mierā, ja? Viņš, teiksim, zina, kā to tukšumu aizpildīt. Ir spēļu zāles, ir kaut kādi jokainie, visādi adrenalīna veidīgie sporta veidi, it kā, ja? Kur viņš 1 un 2 dabū galu, ja? Tāpēc, ka, viņam nav mērķis vispār dzīvot, nav ar ko aizpildīt savu laiku, ja? Tāpēc nedariet to lielo grēku, neejiet svešu ceļu. Gribat par aktieri, ejiet. Būs kļūdains tas ceļš, bet jūs vismaz būsiet izmēģinājis to savu ceļu. Tā ir ļoti liela Dieva dāvana, ja es tā varētu teikt, mācēt saklausīt to balsi, kas tev diktē to ceļu. Un tā nav mamma, un tas nav tētis, un tie nav neviena radinieki, kas varētu būt tev ļoti, labi padomdevēji. Nē, sastingsti, ieklausies, mēģini saredzēt to. Un, ja tu izvēlies ne savu ceļu, tevi soda. Tā nozīmē to, ka vērtība katram mirklim, katrai sekundai ir nenovērtējama praktiski. Tev jāizmanto maksimāli efektīvāk šo laiku, jā. Latvijā problēma ir tāda, kad latvieši baidās. Cilvēki baidās no uzņemties kaut kādu atbildību. Viņiem liekas, ka viss ārzemēs ir labāk, tur viss ir saule, tur gaišāk un tā tālāk. Bet patiesībā, ja tu nesīs savu, ies taisnu muguru un ar savu pārliecību, jebkurā valstī tev labi būs. Ja? Jebkurā valstī, tā kā es saku, aerodījums ir, Mēs esam autoritātes, vienalga Krievijā, vai Amerikā, vai Kanādā, vai Arābijā. Mēs ejam, mēs esam aerodījums. Ja? Un mēs esam tie, kas ir speciālisti labākie pasaulē savā sfērā. Tā ir pavisam cita sajūta nekā, ja tu aizbrauc tur aiz sliktas dzīves, aizbrauc uz Angliju. Tu varbūt šeit esi maģistrs un tu vienkārši aizbrauc uz Angliju McDonaldā strādāt. Ja? Vai tīrīt tur viesnīcas istabiņas. Ja? Tāpēc es vienkārši aicinātu uz to, ka apzināties savus talantus. Mēs esam gudri, ļoti daudz gudri cilvēku šeit Latvijā, ja? Bet izkopt to savu gudrību, būt profesionālim. Ja tu esi profesionāls, principā, es kā darba devējs, es varu apgalvot, ka ir ļoti grūti atrast labus speciālistus, ļoti grūti. Ja? Cilvēki ir daudz bez darba, bet labu speciālistu nav. Ļoti maz. Cilvēkiem dažkārt gadās tā, ka viņam liekas, tas cilvēks jau man nekad mūžā nenoderēs, un tāpēc es ar viņu varu nekontaktēties, bet tas, kurš man īsti nepatīk kā personība, bet varbūt man potenciāli vērtīgs, tad es ar to komunicēju. Jo dzīve ir kā spirāli. Tu nekad nezini, kurā brīdī, kas notiks ar tevi vai kādiem citiem cilvēkiem. Un līdz ar to es teiktu, ka tas kontaktloks, kāds tev ir, viņš ir jāuztur vienlīdzīgi kvalitatīvas. Izmēģināt, parunāties, un Latvijā ir fantastisks iespējas. Es domāju, ik viens jaunietis mierīgi var atbraukt pie mums, iepazīties, ko mēs darām, var aizbraukt uz jebkuru citu lielu uzņēmumu, paprasīt. Es gribu ar jums iepazīties, un es grūti iedomāties kādu Latvijas uzņēmumu, kurš varētu pateikt, nē, mums neinteresē, ka mēs interesējam tevi. Un ka viņš vajag kā personība, ja, to viņš vieglāk ietekmēts. Un uz izvēlēm arī viņš var kļūdīties. Un šeit ļoti svarīgi vēlreiz uzklausies pašu sevi.
ja man patīk tā tehnika, tad es jūtu, ka ja ne kosmos, tad mašīna būvē. Protams, ka daudz vieglāk ir, ja tu redzi dzīvē, kā tas viss darbojās. Ja tu dzīvē piedzīvo savas kļūdas un labo viņas un krīti celies. Ja? Ir labs piemērs, es vienkārši tādu salīdzinājumu pastāstīšu, ka tu vari braukt autobusā 100 reižu pat vienu to pašu maršrutu, ja? Un tu pat neatceries, kāds tur mājas riņķī, kas ko. Ja? Bet tad, kad tu vienu reizi dzīvē iespiedīs tev galvu tā autobusu durvīs un nobrauks 2 minūtes, ja? vai dažas sekundes, tu atcerēsies katru koku, kas tur ir bijis. Ja? Līdzīgi ir ar biznesu. Kad tu pats uz savas ādas izbaudi tās lietas, ja? Dzīvi, ja? Pats ar savām rokām un ar savu pieredzi, ja? Tad, protams, ka tu atceries to daudz vai sāpīgāk, vai labāk, vai kā, bet tu atceries daudz spilgtāk. Es laikam, ceļš pēdējos gados sapratu, ka no kļūdām nav jābaidās. Tajā mirklī, kad tu no kļūdām esi izdarījis pareizos secinājumus, viņi jau kļūst tā kļūda, vairs nav kļūda, viņi ir pieredze. Un tad es izdarīju vienu kļūdu savā dzīvē. Es pametu interesantu darbu un superīgus kolēģus, jo man piesolīja milzīgu algu. Un tad es sapratu, ka alga nav tas faktors, kas tur nes to lielāko laimi. Lielāko laimi tev nes tas pats darbs un kolēģi, kas ir tev apkārt. Ja cilvēks jau sākotnēji koncentrējās uz to, ka kaut kas varētu ar to hobiju sanākt, tad parasti nekas nesanāk. Vajag vienkārši mīlēt savu hobiju, darīt to, ko tu dari, un tad tie ceļi paši pavarās. Viņi paši pavarās, un tu pats sajūti to pareizo silto vēju, kuru varbūt ir vērts noķert, ja, un izveidot kaut ko ar savu dzīvi, darot to, kas tev patīk. Un vispār man liekas, ka dzīvē svarīgākais ir darīt to, kas patīk. Jo mēs tik daudz ikdienā veltam laiku darbam un kaut kādai nodarbei, ka pa lielam mēs, man liekas, aizmirstam dzīvot, vispār dzīvot kā tādu. Mēģiniet šo ideju izstāstīt pārējiem, ja? Iedvesmot viņu cilvēkus, ja? Tā nozīmē to, ka te cilvēki atbalstam ideju, ja? Pēc tam tev, ja tu redz, kā tu vari iztenot, ja? Tu, protams, tad tev vajag apvienot spēkus. Un ja tu apvieno šos spēkus, to uz ko? Bet lai tā, kur bija ideja, bet viņa bija ar kaut kādam mērķiem, lai ar nepārtrauktu tādu darbību, pragmatisku, katru dienu, ja te mērķi sasniegt. Un pa ceļiem varbūt vēl augstāk viņi lika, ja? Tāpēc, ka tu redz, kā tava ideja strādā. Tur noteikti ir tāds avantūris gars iekšā, ka tur cilvēkam jābūt arī savā ziņā avantūristam, kas kaut ko dara, jā. Pārkāptam pāri, kaut kādam riskēšanas gribās pariskēt. Es esmu no tiem, kam gribās kaut ko pamēģināt, kas obligāti, ja būs kaut kāds ceļš īsāks caur mežu, obligāti brauks pa to īsāko caur mežu, kaut viņš iespēja liela varbūtība, ka es tur iestīkšu dubļos un neizbraukšu nekur un vispār atbrauks pirmie. Jā. Es domāju, ja es būtu kādam padotājs, viņš nebūtu diez cik priecīgs. Tā kā vairāk man tas ir tā, ka, es vairāk pats pieņemu lēmumus un pats izdomāju, kā darīt un kā labāk darīt, nekā klausu kādu citu padomu vai lasu grāmatas un lasu to gudrīgi grāmatās, bet cenšos viņu pats izdomāt. Un tas tā. Un tāpēc es domāju, ka es nebūtu labs padotājs. Un tāpēc es aizgāju savā ziņā kaut kādā uzņēmēja darbībā. Ja tev ir kaut kāds tāda liela vīzija dzīvē, kaut kāds tāls mērķis, tāls ceļš ejams, tad tu jau apzinies, ka ir tās grambas ik pa brīdim, kuras ir ik pa brīdim jāpārvar. Ja? Bet, ja tu zini, ka šodien nepabeidzās, bet rīt pabeigsies, jo tu tāpatās uz to mērķi ies, tad tas ir vieglāk. Ko tu dari šodien, lai investētu savā nākotnes karjerā? Kā veidojas tava karjera? Pirmais solis. Kas es esmu, ko varu? Tas ietver sevis izpratni, pašvērtējumu un līdzšinējās pieredzes izvērtējumu. Otrais solis. Kam es daru? Kas man maksās? Kas ir karjeras mērķa izpratne un personīgo kompetenci izpratne un attīstība? Trešais solis. Kā likt man izvēlēties mani? Kas ietver kontaktu loku veidošanu un sevis iepakošanu, kā arī virzīšanu darba tirgū. Un viena no mūsu vērtībām, kas ir
arī pirmā mūsu vērtību sarakstā ir draudzība. Viņam ir jābūt draudzīgam. Bet ideālam darbiniekam noteikti ir jābūt zinātkāram, viņam ir jāgrib mācīties. Rūpniecības preču veikalā viņam ir jāgrib mācīties, kādas ir jaunākās krāsas, kādi ir jaunākie urbji un kādas ir jaunākās skrūves. Un, protams, noteikti ir jābūt, manuprāt, patiesam. Tikko kā tu sāks izlikties gudrāks nekā tu esi, labāks nekā tu esi, vai cerēs, tu izliecies ļaunāks nekā tu esi, tas kaut kādā brīdī vienkārši kā bumerangs atnāks atpakaļ. Kaut kāds 5-7 gadus atpakaļ biju dažreiz celtniecības objektā un skatījos uz strādniekiem. Cik laimīgi cilvēki. Viņi 8 no rīta atnāk darbā, nokrāso savu sienu, pulkstenis pienāk 5, viņš iet mājās. Uzņēmējs, tas ir tomēr arī savā ziņā tāds vien murgaina lieta. Un, ja tev ir vairāk uzņēmumu, tu visu laiku dzīvo ar viņiem kopā, tu visu laiku domā par viņiem, un tas ir drausmīgi grūti. Jā. Psiholoģiski grūti varētu teikt. Drosme, aizrautība, neatlaidīgums, kaut kādā veidā pat spītība. Ja? Un kaut kāda mazvērtības kompleksa arī droši vien, ja? Ka tu gribi pierādīt citiem, ka tu vari. Ja? Investoram vai īpašniekam, viņam ļoti dziļi sēž iekšā vairākumu no viņiem, ja? Kā tikai labi izglītoti, ar labu pieredzi darbinieki, ja? Un ļoti motivēti, ja? Var palīdzēt viņam sasniegt augstākie mērķi. Protams, viņš arī savu personīgie mērķi no tā var sasniegt. Ja es visiem atļautos savu slikto omu parādīt, tad es būtu cilvēks, kas neievēro personisko higiēnu. Tad būt labā noskaņojumā, tas ir katra cilvēka pienākums, izejot sabiedrībā. Tad, kad tu atnāc mājās, tad ir tev dubultā jābūt labam noskaņojumam, lai taviem mīļajiem būtu no tevis tikai prieks, bet tā ir liela gudrība, es teiksim, vēl tikai viņu mācos. Bet skaidrs, ka jauniešiem vajadzētu padomāt, vai tas balans, ko viņi raksta savā CV un kāds ir viņu profils internetā. Šeit es nerunāju tikai par sociālajiem tīkliem, vispār internetā kā tādā, vai viņš mazliet sakrīt. Ja viņš ir, piemēram, ierakstījis kaut kur kādā sociālā mēdījā, ka viņš mācies super garlaicīgi augstskolā un visi profesori ir pamuļķi, un pēkšņi viņš CV norāda, ka viņam ir super prestiža augstskola, viņš tur ir guvis neatsveram zināšanas, tas neiet kopā. Jo skaidrs, ka darba intervijā personāla speciālists turēs vienu lapu ar CV un otru lapu, kur būs apkopota informācija, kas ir ievākta internetā vai arī no kādiem citiem cilvēkiem. Kad kaķis un suns mājās. Piemēram, kad tu atrodi uz ceļa, piemēram, maisu ar zelta monētām. Veiksme ir tas, kad viss paveicās. Un tā, ka cilvēks ir laimīgs un priecīgs un tā. Kaut es domāju, ka vislabākais ir tas veids, ka dažreiz, kas salikt kopā, ir tādu latvieša darba mīlestību. Dažreiz latvietis ir tāds vienalga, ko, bet es izdarīšu labi, bet var man arī nesamaksāt. Tāda ebreja vienalga, ko, bet tikai naudu nopelnīt. Un tāda vācu pedantismu, kas tāda organizatoriska lieta. Tā ir tāda, jā. Kā daudz cilvēki saka no malas, viņi saka, ka tu esi mācējies atrast pareizos cilvēkus ap sevi, uzbūvēt komandu, lai kustēties. Tev jāprot ir uzņemties atbildību, tev jāprot ir ar atbildību izturēties pret visu to, ka tev ir uzticēta tā vadība. Ir ļoti daudz iespējas izmēģināt savu topošo darbvietu. Tās ir ēnu dienas, tā ir prakse, tās ir karjeras dienas, ir ļoti daudz veidu, kā var iepazīt. Arī tā paņemt rindā un iepazīt vairākus potenciālos darba devējus vai potenciālās jomas, kur jaunietis pēc tam, kad jau kļūst pieaugušais, gribētu strādāt. Tiklīdz tajā brīdī, kad tu pārstāji sev ticēt, tā veiksme arī atkāpjas, diemžēl. Tā ir. Tā veiksme, viņa atnāk pie tiem, pie kuriem ir vērts iet. Es varu arī mazliet uzņemties varbūt kaut kādu praviešu lomu un pateikt, ka Dievam patīk drosmīgie. Nesauksim viņu par Dievu, sauksim varbūt viņu par likteni, varbūt kaut ko tam līdzīgi. Viņiem patīk drosmīgie cilvēki, ne gļēvie.
ej, dari, nesanāks tur, tev pavērs iespēju citā vietā, bet ja tu nebūsi darījis to, tad tev iespējams nebūs tās nākošās iespējas. Ja mēs vien varētu pacelties uz augšu un redzēt to schēmu no augšas, bet tas mums nav dots, ja, diemžēl, bet ja tā varētu zināt, kā tā dzīve mums ir piedāvāta, kāda tā schēma vispār ir, ja, nu, ka ej tur tu netiksi, bet tur tev pavērsies 3 citas durvis un ej tad pa vienām iekšā. Varbūt, ka tās ir īstās, bet ja ne, tur atkal ir 6 un atkal tur varbūt būs. Bet ja tu paliksi šitien te, tu nezini nemaz, ka tur ir tādas 6 durvis. Tāpēc, ejiet, dariet. Būt veiksmīgam nozīmē kaut kādu kombināciju no tā, ka tu esi gan redz šīs te potenciālās iespējas, gan prot tās izmantot, gan arī mērķiecīgi ej uz to. Un tas tā nav, ka vienkārši paveicās. Nu, ir citiem cilvēkiem, kas paveicās. Man dzīvē nav paveicies nekādā loterijā. Man vienīgais, ko dzīve ir iedevusi, ir parādījusi iespējas, un es viņas esmu mēģinājis izmantot. Pieprasītākās kompetences – svešvalodas, analītikas spējas, komunikācijas prasmes, komandas darbs, orientācija uz klientu, orientācija uz rezultātu, līdera potenciāls. Lai jums ļoti labi veicās, lai viņi atrostu darbu. Universitāte dod ārprātīgas lielas iespējas izdarīt jebko. Tur tev apkārt ir tūkstošiem jaunu cilvēku. Tev tur apkārt ir simtiem profesori, kuri, ticiet man, augst to, ka pie viņa pieiet students un individuāli paprasa kaut kādas lietas, nevis vienkārši atsēž lekcijā. Un arī, ja, protams, finansiālās iespējas to atļauj izmantot tos studiju gadus un nestrādāt kaut kādos burgeru pārdotuvēs vai kioskos, bet katru brīvu brīdi doties uz ārpus universitātes nodarbībām, vai sākot ar koriem, dejošanām, vai beidzot ar studējošo pašpārvaldēm vai nevalstiskām organizācijām, un prakses laiku nepavadīt pelnot tur naudu jaunam iPhone'am, bet prakses laiku tiešām pavadīt kādā uzņēmumā un gūt kaut kādas zināšanas un pieredzi. Nu, pirmām kārtām ir ticēt sev. Ja tu netici tam, ko tu dari un saviem spēkiem, tad tur nekāp uz tās auklas un nestaigā un neriskē. Tu nokritīs 100% tajā brīdī, ja tu neticēsi saviem spēkiem. Tas ir pats galvenais. Ļauties veiksmēji, ļauties izaicinājumiem, nebaidīties riskēt. Jums ir dots tā trakā jaunība, kurā var tad spērt soļus, reaģēt uz interesantiem izaicinājumiem, pozitīvām lietām, protams. Un iespējams jums noveicās. Mēģiniet vispareizāk novērtēt savu vietu šodien un nākotnē šajā pasaulē. Jāizvēlas maksimāli ātrāk, tur, kur tu gribi būt visspēcīgāks, visatraktīvākais un ar potenciālu labu sasniegto rezultātu. Atrodiet to savu vietu tajā dzīvē un piepildiet to sapni. Nu, viņu piepildiet, bet viņu arī, tad jūs sapratīsiet, ka tajā dzīvē ir tāds smeķis patiesībā. Tiklīdz jūs atrodiet savu vietu dzīvē, jūs saprotat, ka tā dzīvošana ir patiesībā viena forša padarīšana.